Tagad mēs parunāsim nedaudz par to, kā uzskriet un noskriet no kalna. Bieži vien cilvēki pieskrienot no kalna nesaprot, ko tagad darīt, ko nedarīt, un skrienot lejā ir tieši tas pats. Skrienot kalnā ļoti svarīgi cilvēkiem ir nesaliekties pārāk daudz uz priekšu, jo, lai neaizspiest cietplaušas, jo tev plaušas ir aizspiestas, skābeklis nenokļūst pie muskuļiem un tev paliek grūti skriet kalnā. Skriešanā augšā, teiksim, ir dažādi kalni pēc slīpumiem, un vienā brīdī, jo slīpāks kalns, jo skriešana vai iešana izlīdzinās. Nav jēgas skriet kalnā, ja viņā var tikpat veiksmīgi ātri kāpt. Skrienot visu mēs pārvaram gravitāciju. Skrienot kalnā paliek grūtāk, jo gravitāciju mēs pārvaram leņķī, bet skrienot lejā no kalna, mums gravitācija ir jāizmanto savā labā. To mēs darām ar savu ķermeņa pozīciju. Ja mēs saliecamies pārāk daudz uz priekšu, tad mūsu smaguma centrs ķermenim nobīdās, un skrienot lejā no kalna mēs visticamāk sevi nespēsim kontrolēt, un tā kustība var beigties ar kritienu. Tāpēc ir jāatrod ķermeņa stāvoklis, kurš ir pa vidu, ne pārāk daudz uz priekšu, ne pārāk daudz saliecies atpakaļ. Jo, ja mēs esam saliekušies atpakaļ, tad mēs sevi mākslīgi bremzējam. Un tādā veidā arī aiziet slodze uz kāju muskuļiem, kas tiek piedzīti, jo mēs ar tādu sitienu tā kā bremzējam, un pēc tam skrienot jau atkal pa taisni, mums paliek grūti atjaunoties, jo kājas ir smagas. Un skrienot lejā no kalna vēl jāpievērš uzmanība stāvoklim, kādā tā trase vai ceļš, vai pa kuriem mēs skrienam atrodas. Vai tur ir saknes, vai tur ir nelīdzena virsma, jo tas viss ietekmē, kur un kā tu liksi to soli, lai veiksmīgāk un ātrāk varētu noskriet lejā no kalna.